Tieši pirms 10 gadiem radās ideja Ašiem saorganizēt busiņu, pašiem savu. Uzrunāja 100 Saeimas deputātus tieši Ziemassvētku priekšvakarā, ziedot daļu no tajā laikā esošajām prēmijām. Bija ticība, bet pārliecība, ka mēs šo projektu realizēsim tajā laikā, bija 50 uz 50. 2014. gada decembra pašā izskaņā Ašiem bija savs busiņš. 10 gadus šis mūsu opelīts, kā mēs sakam, nokalpoja perfekti. Izbraukts 10 kalnu nometnes, pabūts entajās Eiropas valstīs, piedzīvot dažādi notikumi, nometnes un tā tālāk. 2024. gada vasarā mēs sapratām, ka mūsu opelīts savu darbiņu padarījis. Vairāk kā 615,000 kilometru spidometrā, entās operācijas, un opelīši nespēja apsolīt aizvest Ašos tālāk par Latvijas robežu. Pielika punktu 10 gadu mūsu, varētu teikt, tā draudzībai. Bet ir pienācis laiks sākt rosīties un ķerties pie epizodes numur 2. Un kas zina, varbūt jau ziemas ieskaņā Ašie atkal varēs ar lepnumu teikt, ka mums ir jauns draugs. Varēsim sākt atkal ceļot, piedzīvot jaunus notikumus, sapņot par kalnu nometnēm un ne tikai, un pats galvenais būt neatkarīgi no ikviena un iet savu sapņu, mērķu un ticības ceļu sportā. Es ceru, ka arī tu būsi daļa no šī busiņa ar savu ziedojumu, ar savu ticību mums un ar vēlmi piedalīties.